Labvakar jaunā ceturtdienā, jaunā lidojuma plānā. Raidījumā, kas stāsta par tiem, kuri pieaugot nav aizmirsuši savu bērnības sapni un iemācījušies lidot. Šajā reizē gan tiekamies ar jums lielajā gaidīšanas laikā, kā nekā ar nepacietību un satraukumu tiek gaidīti gan Ziemassvētki un jaunais gads un pārmaiņas, ko tas solās nest, gan arī Olimpiskās spēles. Un šodien raidījumā stāstīsim gan par vienu, gan otru notikumu un to, kā tie ir saistīti arī ar aviāciju. Bet vispirms vēršamies pie jums ar Starptautiskās lidostas Rīga aicinājumu. Lidosta atgādina, ka brīnumsvecītēm un pirotehnikas izstrādājumiem joprojām nav vieta nedz reģistrētajā, nedz arī rokas bagāžā. Tādēļ, ja nevēlaties iedzīvoties nepatīkamos mirkļos pirms lidojuma, rūpīgi pārbaudiet, ko esat ielicis savos koferos. Brīnumsvecītes jebkurā gadījumā līdzi lidot nevarēs. Bet nu gan pievēršamies lielajam gaidīšanas laikam un konkrētāk eiro. Ir zināms vēl pāris nedēļas un Latvija kļūs par vienu no oficiālajām eiro dalību valstīm. Daudz uzņēmumi joprojām jūt zināmu satraukumu. Arī iedzīvotājos ir vērojams nemieris saistībā ar pārēju uz eiro. Taču izrādās Latvijā ir neviens uzņēmums, kas jau labu laiku ar eiro strādā ikdienā. Viens no tādiem ir arī Nacionālā aviokompānija Air Baltica, kas nu pat kā atzīmējusi 5 gadus kopš pārējas uz eiro. Mēs esam pārgājuši uz eiro pirms 5 gadiem. Tāpēc mums 1. janvārs tikai nozīmē, ka mums būs mazāk tās darbības, jo paliek viena valūta mazāk un darbs būs vienkāršāks. Bet arī paralēlās valūtās šis darbs tomēr bija tāds pazīstams mūsu arī apkalpēm un pārējiem mūsu kolēģiem, kas apkalpoja klientus un veica tos norēķinus. Tas nebija nekas sarežģīts, tā kā tas bija tāds jau ierasts process. Šodien iedzīvotāji neslēpj bažas, ka visticamāk pilnīga pārēja uz eiro neizbēgami nozīmēs arī cenu palielinājumu precēm un pakalpojumiem, jo konvertējot valūtu, cena visticamāk tiks nopaļot uz augšu. Tikmēr Nacionālā aviokompānija uzsver, savulaik pārēja uz eiro nav bijis iemesls cenu celšanai. Mēs pirms 5 gadiem pārgājām uz eiro un pilnīgi noteikti tas nebija nekāds iemesls, lai celtu cenas. Un arī šoreiz mēs jau paralēli strādājam šajās valūtās. Un saku, eiro ir primārā valūta, kurā ir gan biļetes, gan citi pakalpojumi, kurā ir cenoti. Un līdz ar to tas nav jautājums, kas ir aktuāls šobrīd. Arī tagad, īstenojot pilnīgu pārēju uz eiro, bijis tikai viens gadījums, kad aktualizējies jautājums par cenas nopaļošanu. Mums tās cenas bija ļoti salāgotas, bet tajās vietās, kur mums bija pēc oficiālā kursa kāda neprecizitāte, mēs šoreiz arī saskaņojam to ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai tad viņi dod savu akceptu, vai mēs varam to cenu norādīt tieši tādu, kādu mēs norādām. Jo visas cenas bija norādīts eiro, maksu par reģistrēšanos lidostā, tur 10 eiro, attiecīgi 7 lati. Ja? Bet tagad, kad mēs pārējām pēc oficiālā kursa un mēs esam arī apņēmušies to darīt kā godīgs eiro ieviesējs, tad mēs visi pat visīkākās nianses saskaņojām mums, un es teikšu, ka mums vienā gadījumā bija par 2 centīmiem tur jautājums, un tad mēs, protams, lūdzām skaidrojumu, kādā virzienā mums to apaļot. Ja? Un saņēmām, protams, arī tad konkrētu akceptu, lai veiktu savus tās nopaļošanas darbības. Bet principā mums tā problēma atkrita, jo mums 5 gadus tās cenas jau ir eiro. Savukārt valūta, kuras kurs var ietekmēt biļetes cenu, ir dolārs, un citas valūtas, kuru kurs nav fiksēts. Ja kurs nav savstarpēji fiksēti, ja kā tas ir, latam pret dolāru vai eiro pret dolāru, kur attiecīgi svārstās, un, protams, tas mums ir liels faktors, jo liela daļa no mūsu piegādēm, ja, mēs par tām norēķinamies dolāros, tad mums dolāri ir jāpērk. Aviokompānijai ir vairāki veidi, kā cīnīties ar cenu svārstībām, ko izraisīs valūtas kurs.
Piemēram, tiek veidoti degvielas vai kādas konkrētas valūtas uzkrājumi. Vēl viens variants ir iegādāties degvielu valstī, kur tā ir lētāka, un meklēt veidus, kā samazināt degvielas patēriņu. Savukārt, atgriežoties pie eiro, Nacionālais avio pārvadātājs 1. janvāri gaida ar pārliecību, ka turpmāk šeit iebraucēji tērēsies vērienīgāk. Eiro ir saprotama valūta lielākajai daļai mūsu klientu, un mēs tikai priecājamies, ka šeit, braucot uz Latviju, viņiem tagad vispār nebūs jādomā, kā mainīt, cik mainīt. Un tas ir skaidrs, ja cilvēkam ir kabatā nauda, kur viņš var uzreiz iztērēt, ja, tad mēs priecājamies, ka viņi arī labāk tērēja šeit Latvijā. Tas ir labums visiem Latvijas uzņēmumiem. Bet nu gan no naudas lietām pievēršamies sportam. Kā nekā, tieši ar sportu ir saistīts vēl viens milzīgs notikums, ko ar nepacietību jau šajā mirklī gaida gan sportisti, gan sporta līdzjutēji. Protams, tās ir Soči olimpiskās spēles. Jau esam stāstījuši, ka Latvijas komanda uz Sočiem dosies ar īpašu, tieši viņiem rotātu lidmašīnu. Taču ar to nebeidzās sportistu saistība ar aviāciju un lidostām, jo tieši lidostā aizvadītajā nedēļā tika prezentēti mūsu olimpiešu sporta tērpi. Izrādās fakts, ka modes skati notiek lidostā, gan nav nekas ārkārtējs vai neparasts. Lidosta Rīga ikdienu ir vārti uz un no Latviju tūkstošiem ceļotāju. Tā skaitā arī, protams, ļoti daudziem sporta cienītājiem. Tāpēc ir pavisam likumsakarīgi, ka ik pa laikam lidostā Rīga notiek dažādas ar sportu saistītas aktivitātes. Ne tikai ar sportu saistītas, ik pa laikam ir arī dažādas izstādes, dažādi cita veida pasākumi. Un arī šoreiz, protams, mēs esam ļoti priecīgi, ka olimpisko tērpu parāde ir notikusi lidostā Rīga, jo lidosta tā ir vieta, kas ir olimpiešu, tā teikt, olimpisko ceļojumu sākuma punkts. Tā kā mēs, protams, ļoti priecājamies un mums arī patīk tērpi. Jau izskanējis, ka šajā reizē olimpiešu tērpu krāsas un detaļas ir balstītas uz mūsu zemes spēku, mežu, dzintaru un zemi. Līdzīgās krāsās pieejami arī tērpi mūsu sporta atbalstītājiem. Ar tādiem Sočos strādās arī sporta žurnālisti. Latvijas televīzijas balss un acis no olimpiskajām spēlēm būs sporta žurnālisti Dāvis Erčtreits un Armands Tripāns. Kā vienam tā otram drēbju skapī ir saglabājušās tādas lietas no iepriekšējām olimpiskajām spēlēm, un viņi zina, tērpi ir vienojošs elements. Mājās cepurīti ir no spēlēm, ir jaka, pagājušā gada melna jaka ļoti patīk, un tur, kur es viņu uzvelku šad un tad viņu pamanām. Es domāju, ka šie arī ir tīri ok. Es domāju, man pašam ļoti patīk dzeltenās formas. Es domāju, ka galveno mēs būsim izdarījuši, sportisti būs pamanīti sacensību vietās. Jo atklāšana tas ir viens mirklis, jā, tas ir ļoti svarīgs, bet visa olimpiāda turpinās, nebeidzās nekas ar atklāšanu. Un man liekas, ka ļoti svarīgi, ka tajā laikā, kad notiks olimpiāda, tas, kas, piemēram, Armandam mugurā, un arī tas, kas man ir mugurā, ļaus mums būt visiem kopā un dabūt to kopējo sajūtu, ka tagad ir tā olimpiāda un mūsējie tur cīnās, vai arī tie, kas brauks uz Sočiem un jutīs līdzi, varēs justies kā piederīgi Latvijā, un tas pats galvenais. Un tas viss izskatās tik ļoti forši, ka ļoti gribās to vilkt mugurā, un tas pats galvenais. Jo atskatoties uz iepriekšējām spēlēm, kas man bija ziemas spēles pirmās Vankūverā, es ar skaudību gāju pa Vankūveras ielām un es redzēju kanādiešus, kuri bija cepurītēs, Kanāda, Latvija, un tu pat domāji, vai tas ir sportists uz ielas, vai tas, tu vienā brīdī saproti, nē, tie tūkstoši nevar būt. Tas ir ļoti vienojošs faktors. Tā, kad tu uzreiz redzi, ka tas ir manējais, mēs visi esam kopā par savējiem. Bet runājot par došanos uz olimpiskajām spēlēm, jau tīri praktiski un tehniski, abi sporta ziņu apskatnieki neslēpj. Lidošana uz pasaules nozīmīgāko sporta notikumu ir īpaša sportistiem, ne viņu sekotājiem. Mūsu olimpieši dosies uz turieni ar čarterreisu lidmašīnu gan turp, gan atpakaļ, un tur noteikti tiek piemērot kaut kāda īpaša nosacījuma. Tas, kas vienmēr ir īpaši šie brīvprātīgie, kas sagaida, lai šī kustība būtu raitāka, jo tās masas, kas ierodas vienā salīdzinoši nelielā lidostā, ir milzīgas, kad sabrauc visi sportisti, žurnālisti, līdzjutēji. Tādā veidā galvenā atšķirība ir šīs satiksmes organizēšana, lai viss notiek ātrāk. Tāds cits lielāks priekšrocības vismaz mēdījiem nav. Mēs ar saviem lielajiem statīviem, tubusiem, kamerām tur diezgan nopietni domājam, lai tas viss aizbrauc vesels un lai mēs tajā galā varētu strādāt. Sporta žurnālisti gan uzsver, ka nemazāk svarīga lieta par sagaidīšanu olimpisko spēļu norises vietā ir arī sportistu sagaidīšana atgriežoties mājās. Un lidostā Rīga ir jūtams, ka sports patiesi ir viena no tām lietām, ar ko varam lepoties.
Turklāt arī lidostas saviem apmeklētājiem palīdz noskaņoties uz olimpiskā viļņa. Taču vēl ir kur tiekties. Vislabākais ir tas piemērs, kas ir fonā tur, kad nevajag teikt paldies, tad, kad ir kaut kas jau izcīnīts, bet radīt to gaidīšanas sajūta. Ja tur ir bobslejs, tad mēs jau, jebkurš var blakus šeit lidostā Rīga pienākt, aptaustīt to bobu un varbūt pat sajust, varbūt kā tas ir, cik viņš ir liels un tam līdzīgi. Un, ja godīgi, man nedaudz pietrūkst, ka tas nav, kad mēs pieslēdzamies varbūt uz hokeja čempionātu, tā kā ir viņš, varbūt tas ir kā mārketings, bet man gribētos vairāk. Man gribētos vairāk, un ne tikai sporta, arī mūziķus, palepoties, jo šī tā vieta, kur pirmo reizi tas cilvēks, kas ierodās Latvijā, viņš sajūt. Un es neuzskatu, ka vajag tik daudz tās reklāmas, tas vajag palepoties ar sevi. Bet viena lieta gan par sagaidīšanu pilnīgi noteikti var pateikt, ka to ir jādara. Tas paliek vēsturēs. Tagad skatoties kaut vai padomju laika arhīvu kadrus, mūsu pirmo olimpiešu, kā jau atkal neatkarīgas valsts olimpiešu atgriešanās no spēlēm, tie kadri, kad atveras lidmašīnas durvis un nāk tavs čempions, tie ir visos zelta fondos un tie tiek izmantoti vēl un vēl. Un tāpat tas bija tiešām ar mūsu olimpiešu atgriešanos no Barcelonas, no Albervilles, tagad tā Māra Strombergas sagaidīšana, tagad tikai uz priekšu. Tur tikai tā ir lieta, ar ko mēs paliksim vēsturē. Un gan lidosta, gan mēdī, čempioni pats par sevi. Par to, kā sportisti tiks pavadīti un vēlāk arī sagaidīti atgriežamies no olimpiskajām spēlēm, lidosta informēs vēlāk. Taču šajā mirklī patiesi katrs lidostas apmeklētājs var savām acīm redzēt, kādas īsti dzīvē izskatās bobsleja kamanas. Tās patiešām ir īstas un tajās patiešām ir notikušas cīņas par uzvarām. Īsts, viņš ir startējis sacensībās, Turīnā 10. vieta, 2006. gadā. Pat bijis pasaules kausā 3. vieta vienreiz, vai 2 piedestāli ir bijuši. Tas ir 2006.-2007. gada sezonā, 2005.-2006. gada sezonā. Šobrīd gan bobs vairāk tiek izmantots kā eksponāts vai treniņa kamanas, jo, lai arī palīdzējis mūsu sportistiem nokļūt uz piedestāla, šodien tas vairs nav konkurētspējīgs. Viņš atbilst visām tehniskajām prasībām, diemžēl. Viņš ir par kādām 2–3 desmitaļām lēnāks nekā mūsu tagadējie bobi. Ar to jau pietiek, lai vairs nebūtu pirmajā 20. Turpretim gribas ticēt, ka šā gada aprīkojums mūsu sportistiem ir vairāk nekā konkurētspējīgs, un tas palīdzēs kaldināt nevienu medaļu. Starp citu, izrādās, kamaniņu braucēji un skeletonisti šajā jomā arī ir saistīti ar aviāciju. Par to, kādā veidā, pēc īsas pauzes nepārslēdziet kanālu. Apmēram pirms gada šajā pat laikā iepazināmies ar 3 aizrautīgiem puišiem, kas tepat Rīgā, Čiekurkalnā, savā darbnīcā pašu spēkiem būvē un projektē kādu unikālu planieri. Tas būs šo divvietīgs ultravieglais planieris, kurš visticamāk izraisīs plašu interesi visā pasaulē, kā arī būs teicami piemērots jauno pilotu apmācībai. Jau pirms gada arī uzzinājām, ka papildus planieru būvē šie pat puiši palīdz arī mūsu sportistiem, konkrētāk runājot kamaniņu braucējiem un skeletonistiem. Pat ir kļuvis zināms, ka viņi visu gadu ir cītīgi strādājuši, lai palīdzētu mūsu olimpiešiem sagatavoties olimpiskajām spēlēm. Es un mani kolēģi, mēs palīdzam Latvijas kamaniņu sporta federācijai, konkrētāk sportistiem, tik pie tādiem kvalitatīvākiem, labākajiem braucamajiem. Un tā mūsu specifika, kas ir, mēs taisām, projektējam šīs aptecētājus, šīs ģeometriskās formas. Strādājot pie jauna aptecētāju būves, vērā esot jāņem 3 galvenie uzdevumi. Viņam jābūt ērtam, priekš sportista konkrēti pēc visiem ģeometriskajiem, fizioloģiskajiem parametriem. To visu jāiepako kaut kādā jēdzīgā aerodinamikā, lai tas viss būtu ātrs. Un trešais, kas ir vēl mehāniskās visas slodzes, kas nāk viņiem visas vibrācijas, tam aptecētājiem pēc ģeometrijas arī jābūt pareizam, lai viņš pareizi uzņemtu visas negludumus trasē un viss būtu tā kā, 3 lietas jāsavieno, tur ir diezgan ko nopūlēties. Kamanām esot tik daudz ko nopūlēties, ka salīdzinājumā planiera būve Edgaram šķiet krietni vienkāršāka. Planiera būve varētu būt nedaudz vieglāka dēļ saviem nosacījumiem. Diezgan konkrēti nosacījumi. Tur ir
svars, izturība, un aerodinamiskā kvalitāte. Tad šeit ir tas, ka svars nav ierobežojums principā tiem aptecētājiem. Svarīgāk pat ir, cik viņi daudz spēj paņemt vibrāciju nost, kādas vērpes papildus, kas, teiksim, planieru tādā būvēšanā ir galvenais, lai viņš pietiekami stingrs. Tad šeit ir, viņš nedrīkst būt stingrs, jo tad sportists vairs ar to aptecētāju nevar stūrēt. Jo viņi vienlaicīgi ar šo čaulu arī stūrē, teiksim, savērp, jo čaulu tiek stūrēt arī kamana vienlaicīgi. Protams, tas notiek arī ar priekšā esošajiem tādiem ragiem, kas tur sliecas, bet arī aptecētājs pilnībā tādā visā piedalās. Lai arī detaļas par sportistu tehnisko aprīkojumu ir diezgan sensitīva un no konkurentiem sargājama informācija, Edgars tomēr galvenajos vilcienos atklāja, kā top kamanas, kurām jānes sportiskās uzvaras. Process sadalīts vairākos etapos. Sākas viss ar to, ka tiek pamatīgi izpētīts un uzmērīts nevien veco kamanu aptecētājs, bet arī pats sportists. Sportisti atnāk, iedod savu veco, teiksim, aptecētāju, savu čauliņu un saka, ka viņiem, teiksim, te ir palicis pa šauri, jo viņi ir uztrenējušies, startiem gatavi. Kaut kas ir jāpamaina, ir jaunas idejas, jaunas tendences. Lūk, un tad tas pirmais etaps ir tāds, ka mēs visu to kamaniņas aptecētāju uzmēram. Vai tas būtu lāzera skenēšana, skenēt pieskārienu vai dažādas vecākas metodes. Tad, principā, mēs to visu samēdam, dabūjam to visu, teiksim, kā šeit redzams, digitālā veidā. Mums ir 3D faili. Teiksim, šādi izstās jau programmā kaut kāda kamaniņa, tas aptecētājs. Tālāk, kas notiekās, mēs, teiksim, taisam, esam dabūjuši jau kaut ko aptuvenu, taisam putuplastā. Jau modeli, kāds viņš ir jau datorā, un aicinām to pašu sportistu. Viņa guļās iekšā, un tad atkarībā, vai plecs kaut ko spiež, nespiež kājas, viss, lai derētu, visi izmēri būtu pareizi, tad mēs vienkārši koriģējam. Pat cik putuplasts, teiksim, nemaksā principā neko, kā materiāls, cik frēzes stundas, tad mēs pārbaudam visu ģeometriju, visu ergonomiku. Pēc tam, kad sportists atzinis, ka kamanu aptecētāji jaunajā modelī jūtas komfortabli, laiks spērt nākamo soli. Tā kā jau viss ir skaidrs, viss ir kārtībā, viss ir ēts, viss der, tad top tādās cietās speciālās putās šī metode, ko mēs esam atklājuši, kas ir diezgan laba. Priekš prototipu būs top cietās putās jau matrica forma, kurā pēc tam top tātad šīs pašas čauliņas. Bet pēc tam jau individuāli izstrādātajā modelī tiek darināts arī pats aptecētājs, kuram būs jātraucās pa trasi. Tam izmantot tādus pat materiālus, kādas aviācijām. Tas ir tas pats kompozīts, kas reāli tiek izmantots arī aviācijā. Šis konkrēti ir hibrīda auduma aptecētājs. Principā tur ir liela kombinācija. Tur ir ogles šķieda, stiklaudums un kevlārs. Kevlāri, principā, pēc iespējas mazāk izmanto maksimāli daudz stikla šķieda, kas ir ļoti interesanti, kad, teiksim, bija viens brīdis, kad ogles šķieda nāca ļoti modē visur. Visur pēc kārtas, visu taisīja no ogles šķiedas, bet izrādījās, kad kamaniņās īsti tā ogles šķieda nav piemērota, jo ogles šķieda nespēja lielu daļu vibrācijas sevī paņemt. Viņi nevar dempēt to vibrāciju. Līdz ar to izrādījās, ka stiklaudums ir vislētākais, vislabākais materiāls, ko tur likt iekšā. Tiek augsts slogotās vietas, tiek kaut kāda urbuma vietas, tiek pastiprināts ar ogles šķiedu, bet pamatā tas viss ir stiklauduma. Čauliņa un aviācijā, ja mēs pastamies, teiksim, šeit ir arī taps vienas motorplaniera čaulas, motoru pārsegi, tad tur ir tā pati ogles šķiedes stiklaudums, viss tas pats, kas ir kamaniņās. Un arī pienācis laiks uzzināt to sportistu vārdus, kuri uz Sočiem dosies ar kamanām, kuras palīdzējuši būvēt aviācijas inženieri. Šis ir Ināra Kivlnieka, šis ir Mārtiņa Rubiņa un Elīzes Tīrums. Tad mums vēl ir principā brāļi Šici, bet šeit mums nav ko parādīt. Bet arī viņi brauc, principā mēs esam piepalīdzējuši nedaudz.
lai viņa aptecētājs taptu. Šis Ullas aptecētājs pēdējais, kas top, šie visi jau brauc principā pa trasi. Visi, cik es zinu, ir izpildījuši kvalifikāciju. Vēl ir viens, kas ir vēl Kristaps Mauriņš, kas ir mūsu arī jaunā cerība. Mārtiņš, kas šogad ir krietni pielicis fiziski un ir arī jauns aptecētājs viņam. Tā kā, principā visi brauks olimpiādē un cerēsim, ka mēs būsim kaut ko viņiem palīdzējuši. Darbs pie olimpiešu braucamā prasīs pamatīgu laiku, taču puiši nav pametuši novārtā arī savu planieru būves projektu. Atgādināsim, viņi cer uzbūvēt unikālu divvietīgu ultravieglo planieri, kas būtu izturīgs, ērts un teicami piemērots jauno pilotu apmācībai. Paralēli viņi strādā arī pie motoplaniera tehnisko rādītāju uzlabošanas un pārbūves. Tad nevaram nepajautāt gada laikā, cik daudz ir izdarīts šajā jomā. Savu divvietīgo planieri, kuru mēs, ultravieglo divvietīgo planieri, kuru mēs toreiz projektējām, mēs viņu turpinām projektēt, esam iegājuši otrajā fāzē, kas nozīmē jau, kad mums idejas, ka viņš ir skaidrs, tiek jau rasēti visi jau sīkumi, kas ir jau visas vadības sviras, visi pārnes un viss. Un arī tur mēs esam principā jau uz beigu pusi un ieejam trešajā fāzē, kas nozīmē jau, kad visi izmēri tiek precizēti jau pēc aprēķiniem, pēc spēku pārvadiem un viss jau aiziet. Pēc trešās fāzes tas viss jau aiziet fiziski uz jau būvēšanu. Tad vēl viens moments ir par motorplanieru, to mēs esam, principā jau gandrīz beiguši. Tad vēl dažas tādas detaļas nianses ir jāizbūvē, kā piemēram motorpārsegi, kas arī mūsu šis darbgals nāk palīgā, un tas viss ir principā diezgan elementāri izdarāms, ja to visu zina. Kas ir pats tāds varbūt jaunākais, ko mēs esam sapratuši, ka tas divvietīgais planieris, ultravieglais, kad tas ir milzīgs solis kaut kādā varbūt tādā nezināmā lietā, jo pirms tam mums tāda ļoti liela ražošanas pieredze nav bijusi. Tad mēs esam sapratuši, ka mums jāspēr mazāki soļi. Līdz ar to mēs esam izvēlējušies tādu amerikāņu projektu, kas ir gatavi planieri jau kaut kādu 10, 12, 15 pasaulē jau lido. Šis projekta autors ir Maiks Sandlings, kas ir Delta planierists. Viņš ir radījis planieri un kā liels fanātiķis viņš šos visus sasējumus piedāvā bezmaksas visiem savā mājaslapā. Un mēs ņemsim šo planieri, uzbūvēsim, palidosim, pastīsimies, vai vispār mums tas koncepts galu galā iet pie sirds. Jo aerodinamiskās schēmas, kas ir šiem vienvietīgajiem planierītiem, tieši tāda pati aerodinamiskā schēma ir mūsu divvietīgajiem. Līdz ar to šo mazo solīti mēs iesim ātrāk visu realizēsim un iekrāsim pieredzi jau priekš mūsu lielā projekta. Ja viss ritēs kā iecerēts, sagaidāms, ka vismaz 2 no 3 planieriem jau nākamajā vasarā arī celsies debesīs. Šajā mirklī vienīgā neskaidrība ir ar ultravieglo divvietīgo planieri. Pa unikālo divvietīgo tas ir visgrūtākais jautājums, jo tur vēl ir daudz ko darīt. Tur ir milzīgs vēl ieguldījums tīri arī projektēšanā, pēc tam vēl būvēšanā, jo viņš ir kompozīta planieris. Līdz ar to tas ir ļoti liels ieguldījums. Šis motorplanieris principā jau solās, kad viņš ir praktiski pabeigts, līdz ar to tur ir vēl visādas juridiskās lietas nianses un tā tālāk. Šovasar viņam, tas ir 2014. gada vasarā, viņam vajadzētu celties gaisā. Un tā skaitā arī vienvietīgajiem šim amerikāņu ultravieglajiem planierītim. Pēc pirmajiem startiem ar jaunajām kamanām sportisti esot atzinuši, ka jūtoties tajās komfortabli, bet trasēs uzrādītie rezultāti liecina, ka jaunās kamanas ir konkurētspējīgas. Tādēļ no sirds ceram, ka mūsu ar aviāciju saistītie inženieri patiešām būs palīdzējuši radīt instrumentu, kas mūsu sportistiem olimpiskajās spēlēs nesīs uzvaras. Bet gan laiks raidījuma konkursa jautājumam, un arī tas saistās ar sportu. Un tātad,
Kurā gadā un kādos nozīmīgos pasaules mačos ir startējis bobsleja kamanas, kas šobrīd apskatāmas starptautiskajā lidostā Rīga? Esi pirmais, kurš atsūta pareizo atbildi uz e-pastu lidojumplāns@lidojumplāns.lv, un balvas, ko sarūpējusi lidosta, būs tavējās. Bet mums gan laiks atvadīties. Paldies, ka pavadījāt šo pusstundu kopā ar mums. Uz tikšanos jau pēc nedēļas ar jauniem stāstiem. Lai jums ir jauka šī nedēļa, bet, ja plānojat doties kādā lidojumā, lai lidojumam labvēlīgs laiks. Ātā!